Es jau iepriekš nopirku laicīgu biļeti, un tajā brīdī, kad bija jābrauc, vēl joprojām nebija līdz galam pateicis, ka jā, ka būs vieta skolā. Un tad es domāju, nu labi, es braukšu un skatīšos, kā tur būs. Tur skolā pirmās 4 dienas es staigāju, gāju visu laiku uz to skolu un runāju, nu teicu, ka es gribu mācīties, un visu laiku man teica, ka nav vietas skolā. Bet tajā vietā, kur es pilsētiņā paliku pa nakti, tas bija pie vienas ģimenes, īrēju tur nakts vietu, nu, gultas vietu. Tur man teica tā, ka kamēr nebūs runājis ar Šķitiņinu, mājās tu nebrauksi, ja jau es tik tālu atkūlusies. Viņa teica, ka jārunā vienkārši konkrēti ar Šķitiņinu. Un viņiem ik pa brīdim ir no rītiem tās sanāksmes, kad visi cilvēki, kas grib mācīties, viņi vienkārši sanāk tur, tajās sanāksmēs, un Šķitiņins tā kā viņus pārbauda. Viņš prasīja katram bērnam nosaukt savu vārdu, vārds, uzvārds, tēva vārds, un vietu, no kurienes viņi nāk. Un tad viņš jautāja papildus jautājumus. Un daudziem bērniem viņš runāja par to, kā viņš nosauc savu vārdu, par to, ka ir tā kā ar mugurkaulu tas jādara. Un viņš daudziem analizēja vārdus pa skaņām, ko nozīmē skaņas, piemēram, ka ir R burts vārdā, ka tas nozīmē to spēku, un ka tad tādam arī jābūt, un tas jānes ir. Un prasīja, kādēļ grib mācīties, vai grib pats mācīties tas bērns skolā, vai to grib vecāki. Un pēc tam viņš deva uzdevumu. Viņš ļoti ātri lika reizināšanas tabulu. Nu, tie bērni ir šķiet no 9 gadu vecuma viņiem, bet tur ir tā, ka tas mazliet var variēt, skatoties, nu, kāds pats bērns un vai viņš ir gatavs vai nav. Bet to lasīt un rakstīt un reiķināt viņi jau ir iemācījušies visi. Un viņš sauc vienkārši sākumā vienkārši reizināšanas darbības, pēc tam viņš sauc arvien ātrāk un arvien sarežģītāks. Tad, kad bija pateikta atbilde, viņš prasīja, vai jums sanāca tāpat, līdz ar to viņš neteica, vai ir pareizi vai nē, bet pārbaudīja, cik daudzi arī ietekmējās. Protams, skatījās vienkārši, kā bērni rīkojās tajās situācijās. Ļoti ātri lika domāt un pārbaudīja katru, cik viņš ir godīgs pret sevi un pret citiem. Pēc pārbaudes bija tā, ka es domāju, ka viņi aprunāsies savā starpā un kaut kādu lēmumu pieņems vai ņemt konkrēto bērnu skolā vai nē. Līdz ar to es pēc Šķitiņina neko prasīt nepiegāju. Pēc tam man teica, ka vajadzēja uzreiz pieiet un paprasīt, jo ir daudzi, kuriem uzreiz pasaka, ka neņem. Ir tādi, kuriem saka, ka vajag mājās pamācīties to un to vai pastrādāt vēl, lai pats bērns ir drošāks. Un ir tādi, kurus ņem uz pārbaudas laiku. Un pārbaudas laiks tur var būt tā, ka paņem tev uz nedēļu vai uz 2, un pēc tam to pārbaudas laiku var visu laiku pagarināt, bet tā konkrēti viņi pasaka, ka tu vari palikt skolā tikai tad, kad viņi ir tevi praktiski pārbaudījuši, viņi pārliecināti par tevi, ka tas bērns strādās labi un ka viņš pratīs komunicēt ar visiem un iesaistīsies tajā visā organizācijā un pasākumās. Dejošanas nodarbības notiek katru dienu, bet tajā reizē Šķitiņins bija arī aizgājis paskatīties, un es vienkārši aizgāju ar viņu un paprasīju, vai es varu mācīties vai nē. Un viņš teica, ka jā, ka var mācīties uz mēnesi, un pēc tam braukt atpakaļ uz Latviju uz universitāti. Un sākumā es vēl kaut kādu pusmēnesi dzīvoju pie tajā, kuras īrēju to gultsvietu, un tikai pēc tam aizgāju uz pašu skolu dzīvo. Man ielika fiziķu grupā meiteņu, tur ir atsevišķi zēni un meitenes, un dzīvo arī atsevišķās ēkās. Tajā laikā, kamēr es tur biju, viņas arī lika beigšanas eksāmenus. Nāca no Krievijas valsts centralizētie eksāmeni, tāpat kā mums ir tās normas, kas ir jāizpilda. Un tajā pašā mēnesī arī viņām nāca tāpat no augstskolām iestāja eksāmenu papīri un brauca cilvēki, kas pieņem iestāja eksāmenus. Un fotografēt brauca un praktiski sanāk, ka visi brauca uz skolu, nevis viņi kaut kur. Un viņi arī turpat stājās augstskolās. Grupā man bija 14 līdz 17 gadus vecas meitenes. Mana fizikas pasniedzēja bija 14 gadus veca meitene, Aņa. Mācīja fiziku ļoti labi. un strādājot 1 pret 1, tādā veidā arī notiek tā apmācība. Saucās kaut kur zona. Nē, kaut kā, nu, ka it kā tā strauji apgūst to vielu.
no rīta ir vispirms 6 sākās krievu valodas stunda, nu mums konkrēti. Pēc tam bija probēška, un tad bija atkal nodarbības, un tad bija brokastis, un pēc brokastīm atkal nodarbības. Pēc tam ir dejošana, pēc tam ir pusdienas, tad ir dziedāšanas nodarbība, un vakarā atkal nodarbība. Un 7 apmēram laikam ir brīvis. Bet nebija noguruma sajūta. Bija sajūta, ka strādā intensīvi, bet nebija sajūta, ka tu esi pārslogots vēl kaut kā tā. Un daudzi brauc skatīties skolu vienkārši. Pie mums bija atbraukusi no universitātes pasniedzēja, kas pasniedza latīņu valodu, itāliešu, spāņu valodu, portugāļu valodu. Bet šitienis ar viņu runāja un uzreiz sarunāja, ka viņš mums pasniegs latīņu valodu. Tad mēs tieši mūsu grupai nolēma pasniegt, un mēs mācījāmies kādas 2 nedēļas latīņu valodu. Fiziku mēs pārtraucam mācīties, tagad ir latīņu valoda visu laiku. Tad tā skolotāja, viņa nebija braukusi, bet neko mācīt, viņa vienkārši sarunāja uzreiz, ka mums vajag latīņu valodu, jā, vai jūs nevarētu mums pasniegt, un tad viņa arī uzreiz teica, jā, var. Un tad bija arī vairākas lekcijas, kad brauca kaut kāda, bija viena speciāliste par redzi, kā uzlabot redzi ar dažādiem vingrinājumiem. Ajurvēdas speciālists bija atbraucis, viņš arī mums stāstīja no sava redzes viedokļa dažādas lietas. Patiesībā man bija sajūta, ka tie ir normāli, parasti cilvēki. Tādi bērni kā bērni. Tas, ka viņi, bet tas, ka tā mācību sistēma visa tāda, ka paši bērni piedalās mācību procesa veidošanā. Notika ļoti bieži sanāksmes gan ar direktoru, ar Mihaelu Šķiņinu. Sanāksmes notika savā starpā, grupa sanāk un pārunā savu darbu. Sanāk māja, kurā tu dzīvo un pārunā darbu, un tad ar Šķiņinu bija pārunas dažādos līmeņos. Visu laiku, kad tur biju, tad mācības notika atsevišķi meitenēm un zēniem. Pašās beigās notika pirmās nodarbības, kad mācījās kopā zēni ar meitenēm. Ir zēnu māja, kur dzīvo visi zēni. Meitenēm ir 2 mājas, vienā, kur mācās valodas, un otrā, kur mācās dabaszinātnes, tas ir fizika. Tur ir vairākas istabiņas. Viņas ir gan pa vecumiem diezgan atšķirās, bet grupā neliek pēc vecumiem, vairāk pēc zināšanu līmeņa. Katrai grupai ir dežurants atbildīgais, kurš vada grupas darbu. Un tajā pašā laikā ir pasniedzējs, kurš ir vēl virs tā grupas vecākā, kurš arī pārauga grupas darbu. Tajā brīdī, kad es biju, mana grupa strādāja pie fizikas kursa pilnveidošanas, viņam bija uzdevums sagatavot fizikas kursu no tiem, kas septembrī sāks viņu mācīties no jauna. Viņam bija jāizveido gan vizuālais materiāls, gan teorija, jāpārskata un jāsistemizē, jāuztais sistēma, kā vislabāk to pasniegt. Un tajā pašā laikā mūsu pasniedzēja strādāja arī tālāk pie tā fizikas kursa programmas pilnveidošanas. Notiek pa māju iet visu laiku uz riņķi pa istabiņām dežūras, ka tīra visu laiku māju kāda istabiņa. Tajā brīdī, kad bija tas pārkārtošanās, bija tā, ka notika pārunas gan ar direktoru, gan ar visiem pasniedzējiem un ar pašiem skolēniem par to, kā pilnveidot vispār mācību sistēmu, visu, kā notiek darbs skolā. Sākās viss tas ar to, ka tika runāts, ko nozīmē vārds skolotājs, ko šis vārds nes sevī, ko katrs cilvēks, kas mācās skolā, ar to priekšstata, ko viņš ar to saprot. Skolotājs ir gan tas, kuram ir zināšanas, kurš prot viņus nodot tālāk, un kurš pats dzīvo tā, ka no tā var mācīties ne tikai stundu laikā, bet ka viņš pats ir tāds cilvēks, no kura var ņemt ļoti daudz zināšanu, kā rīkoties pareizi. Teiksim, mājas tajā mērogā notika pārunas un izvēlēja cilvēkus, kurus uzskata par zinošākajiem, kuri būtu mājas vadības padomē. To izvēlēja paši skolēni.